Baibas atveidotā galvenā varone Marija gatavojas kļūt par mūķeni, taču tiek nosūtīta par auklīti 7 bērnu ģimenē. Man liekas, ka tieši tā loma, kas ir man ļoti piemērota, jo arī mans ikdienas darbs ir strādāt ar bērniem, arī kaut kādu savu dzīves pieredzi var ienest šajā izrādē līdz ar to. Un Marija ir ļoti dzīvespriecīga un sirsnīga un aktīva, un tas arī kaut kādā ziņā sasaucās ar manu personību. Es nemāku dziedātājs, kurš stāv sastinguši pie klavierēm. Jūs redziet, te ir jāmāk viņai dejot, viņai ir jāmāk dziedāt, kustēties, visu to apvienot, vēl teksts jārunā. Tādā formā, kā ir Baiba, viņa bez problēmām varētu iestāties Vīnē uz mūziku aktieriem, bet ir nosacījums, ka tikai līdz 24 gadiem tur uzņem. Mūzikas skaņas ir ne tikai Baibas Bites diplomdarbs, bet arī viens no kādreizējās Rīgas operetes teātra solistes 70 gadu jubilejas notikumiem. Viņš ir iestudējuši jauko brīnišķīgo izrādi un kaut kā sagadījās, kad arī man gadījās tāda vecumam un spējām piemērota loma. Un es labprāt iedaros un mani labprāt pieņem. Un tas man sagādā, protams, lielu prieku.